Un viņš sēž, un mēs skatāmies to uzņēmumu, ko Versace botiņas kājās. Un tanī brīdī tu saproti, nebūs. Kas notiek? Īsi jums izstāstīšu, kā mums iet ar tām milzīgām soda naudas maksām, ko uzņēmējiem liek maksāt par to, lai samazinātu augstos tarifus, kas tika noslēgti laikā, kad bija elektroenerģijas krīze. Un vairāk kā 2 gadi jau ir pagājuši, ka es no šīs tribīnes runāju, un mēs staigājam pa dažādām iestādēm, un ministrijām, un ekonomikas ministrija, un KEMS, un jau mūsu priekšlikums ir nonācis līdz Saeimas komisijai. Man atsūta, bet es jums nevaru izstāstīt, ko man atsūta, jo viņi atsūta un uzliek tam ierobežot pieejamību, saprotiet? Tā notiek mūsu valstī. Ka mēs nevaram, un tas ir ilgais ceļš kāpās, kas ir jādara uzņēmējiem, lai nonāktu pie normāla tarifa un turpinātu būt konkurētspējīgs tirgu. Un ierēģiem tā ir nebeidzamā misija darīt visu, lai nekas nenotiktu. Un jautājums 4 vai 5 gadu laikā pats kaut kā atrisinātos. Ja? Un ierobežot pieejamību. Tā jūs apkarojat to savu birokrātiju vai ar ko jūs? Es nesaprotu, kas notiek. Un es jums izstāstīšu, kas notiek. Un tas bija vienā no šitā te garās epopejas ceļā. Man bija viena tikšanās, un es neteikšu, ar ko tas bija. Jo tad man vairs nevienā kabinetā neielaidīs iekšā, un neko vispār mēs nevarēsim parisināt. Bet situācija bija tāda. Sēž cilvēks, kurš no valsts budžeta saņem ne jau 5 vai 3 tūkstošus, ne jau uzņēmējs. Viņš saņem krietnu naudu. Tie ir viens no tiem, kas saņem 15, 20, kurš barojās no šīm te uzņēmējas sodraudām. Un viņš sēž, un mēs skatāmies to uzņēmumu, ko Versace botiņas kājās. Un tanī brīdī tu saproti, nebūs. Jo viņam ir status, saprot? Viņam ir status, ka viņš no valsts budžeta katru mēnesi saņem 20, un viņš sēž un skatās uz to uzņēmēju tā. Un viņš sēž tajās Versace botās. Un mēs sapratam, nebūs nekā tur, saprat? Nebūs. Ja? Un šito te Versace botu gadījumus izstāst vienai žurnālistē, un viņa man stāsta, un arī neteikšu, kurā televīzijā tas bija. Un viņa man saka, vakar atnāk viens uzņēmēju pārstāvs. Arī zināms Latvijā uzņēmēju pārstāvs, un viņš atnāk Lidl botās. Un ziniet, kamēr tie, kas no valsts budžeta saņem 20 000 mēnesī, un kamēr uzņēmējs, kurš ir miljonārs, sēž Lidl botās, nekas mūsu valstī nemainīsies. Ar jūsu ierobežotās pieejamības atbildēm, kuras es nevaru pateikt, kas te ir uzrakstīts. Un ar to, ka man atbild ministrija ēka un nevis konkrēts cilvēks. Un tā jūs cīnīties ar savu birokrātiju. Paldies, atbalstīt!